Esiet sveicināti Sohām, un mēs turpinam iepazīties ar pamatelementiem atbilstošajām mudrām. Šī būs vaju mudra, jeb gaisa elementu stiprinošā rokas mudra, jeb žests. Ja? Ko mums dod gaisa elements? Gaisa elements ir ļoti smalks elements, atšķirībā no zemes ūdens, ko mēs varam paņemt rokās, sataustīt, redzēt. Gaisu mēs nevaram redzēt. Gaisu mēs arī nevaram paņemt rokās, kaut gan tagad es turu rokā gaisu. Ja? Katrs nākamais elements, sākot no zemes un uz augšu, ūdens, uguns, gaisa un akašs, paliek arvien smalkāks un neredzamāks, tā varētu teikt. Tāpēc ar šiem elementiem ir mazliet grūtāk strādāt, bet gaisa elements mūsos arī ir svarīgs. Tas mums dod vieglumu, ja? Ka mēs varam pat dzīvi lidot. Dzīve nav smags, kaut kas smags, un mēs nenesam tos dzīves smagumu sev līdzi. To mums pamatā dod gaisa elements. Ja? Un arī kustību, virzību uz dažādām pusēm. Ja? Vējš ir gaisa elementa izpausme, un vējš var pūst dažādos virzienos. Tā arī mūsu dzīve var mūs aiznest dažādos virzienos. Ja mums ir gaisa elements sakārtots, tad lielā mērā tā mūs aiznesīs uz pareizo pusi, uz pareizo debesu pusi. Ja? Tad kā aktivizēt gaisa elementu sevī. Un arī jāuzmanās, ka pārāk daudz gaisa elements mums var kaitēt, jo tad mēs pazaudējam saikni ar zemi, tad ir tā, ka mēs dzīvojam pa mākoņiem, un tāpēc mēs varam gan stiprināt gaisa elementu, gan harmonizēt, gan arī samazināt gaisa elementu. Tūlīt parādīšu. Gaisa elementu mēs varam harmonizēt ļoti vienkārši, tad gaisa elementam atbilstošais pirksts ir rādītāja pirksts, un savienām rīkšķa galu. Šī jau mums ir pazīstama mudra, čina mudra, jeb ok, žests. Ja? Bet parasti šādu mudru neizmanto. Parasti vaju mudra ir šāda. Rādītāja pirksts, pīkšķa pamatnes un arī īkšķa mazliet uzspiežam pa virsu. Šī tad ir klasiskā vaju mudra, un šādi mēs varam harmonizēt sevī gaisa elementu. Ja mēs gribam pastiprināt gaisa elementu, ja mēs esam pārāk piezemēti, mums tā liekas, mēs ar īkšķa galu pieskaramies rādītāja pirksta pamatnē šādā veidā. Ja īkšķa gals pie rādītāja pirksta pamatnes, tad mēs stiprinam šo elementu. Un šādi mēs viņu harmonizējam. Ja, tad, lai gaiss jums darbojas, lai gaisa elements ir kārtībā un lai jums dzīve ir viegla. Visu gaišu un tikšanos kādā citā video. Šanti!